atrodi, kāds būs solis tavs. Tēviņš un prātiņš. Skrien pa priekšu. Labi. Cik tālu uz atpakaļ tas ir? Tas ir tur, kur man nomainās materiāls. Danco manā prātā. Šī Delfīds. Danco manā prātā. No šejienes. Atrodi, kāds būs solis tavs. Ok. Nu tad laižam. Danco manā Es prātā. nezinu šo mūziku. Danco manā prātā. Delfīniņš maz. Pate sēž uz lapas, prātiņš tā ir mas. Zīmju liela izvēle, katrai tās ir savs. Zīmi proti atrodi, kāds būs solis tavs. Vēlreiz. Mēs nebļaujam par traku. Danco manā prātā, delfīniņš maz. Nē, man liekas, ka bija tīslo sākumā. Nu, es nezinu. Tā. Bet ko tas nozīmē? Un darba vide bijusi droša. Un nebija nodarbināti bērni. Viņi varēja mācīties skolā. Vēlreiz, sorry, profesionāli sačakarējās. Paga. Nē, nu labi, tur varēs izmantot. Cik te ir interesanti. Apkārt visādas zīmītes. Aste. Aste, lien ārā. Mēs varam tev pastāstīt, ko nozīmē tās zīmītes. Būšu vērīga. Tagad zinu, protu, pazīstu. Labo zīmīti es atzīstu. Nu re, mazas izvēles veido lielus ceļus, izsaukuma zīme. Varbūt abi ķemi saka. Tas nav jāsaka. Kā? Galvenais pateikt, varbūt Es abi runāšu. saka. Č1. Tā sauc par marķējumiem, ko lietos produktu iepakojumiem. Č2. Iekavas vaļā, ne kols. Tā kā ierēšanai man nevajag. Nu var arī tā. Var, jā, var. Jā, klusiņām, jā. Ķermašana, ok. Wow! Aste, lien ārā! Mēs varam tev pastāstīt, ko nozīmē tās zīmīte. Tos sauc par marķējumiem, ko lieto uz scenārija Jā, iepakojumiem. tieši tā. Arī gardumi. Jā. Gardumi. Jā, Vai apvienojot abus šos tikumus. tā Vai- ir. Tā, tu tur negāz. Tagad tu neesi bundzinieks, tu esi aktieris. Jā.